Bet ganiņš, ticis sausumā, sāk atkal meklēt stabu, kas varēs viņam norādīt, kur vajag meklēt babu. Bet ganiņš, ticis sausumā, sāk atkal meklēt stabu, kas varēs viņam norādīt, kur vajag meklēt babu. Viņš uzturas uz maiņu, kam iekārta ir sava, ir katrā pusē tagalos, bet durvis durvju nava. Sēž vindas galā krāklis melns, uz jumta kanās kaza, un runcis saulē gozējies, pie skābūzīša maza. Kā atrast babu, 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 baba, baba, kā atrast babu, 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 baba, baba. Pēc skābūzītī ieslodzīts, tur iekšā tumšs kā peklē, kurš mazais raibais sidentiņš, ko ganiņš sen jau meklē. Tobrīd par gaisu ierodas uz slotes kāda baba, un sāk uz vietas rīkoties, jo viņai ātrā daba. Sāk viņa zēnu pratināt, un beidzot iegrūž iekšā, to tajā pašā skabulzī, kur sīventiņš jau iekšā. Kā atrast babu, 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 baba, baba, kā atrast babu, 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 baba, baba. Viņš glābēja savā liktenī, ar paglābjām modalās, un cerību uz glābšanos jau taisās mest pie malas. Bet kādā dienā negaidot, pie babas sanāk viesi, vai tādā brīdī svinīgā, nu pati strādāt tiesi. Tā sūta mazo ganiņu uz mežu sēnes lasīt, bet vai viņš pārnāks atpakaļ, to aizmirst viņam prasīt. Kā atrast babu, 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 Un ganiņš atkal iet un iet, sāk mākties kā uz lietu. Kā tagad nakti pavadīt, kā atrast sausu vietu, un cits nekas tam neatliek, kā rāpties kuplā kokā, lai zvērs vai nezvērs nevar to tik viegli dabūt rokā.